Jā! Šodien ir jauns video. Jā, šis video būs sēdušais video. Jūs ļoti gribēju, un jūs ieteicāt, mēs filmējam. Jā, ja jūs neskatāties mūsu TikTok laivas, tad pirmkārt piesakojiet un skatieties mūsu laivas. Bet mēs nesen pagājušajā nedēļā taisījām laivu, mums ieteica, lai mēs uztaisām reakcijas uz mūsu bērnības bildēm. So, mums ir dators. It's gonna be interesting. Mēs sāksim ar manām bildēm. Kā jūs redzat, šis ir mans profils. Es te pēdējo reizi biju, es nezinu, kad paskatieties uz jaunu frižīti. Bet iesim pataisno uz manas galerijas, ar ko mēs sāksim. Ar profilu bildēm. Mēs iesim tā pa lielam cauri. Mēs katram bišķīt kaut kāds backstories būs. Šis ir 2012. gada 1. mājas. Viņš savas bildes skatās draugiem LV, jo viņam tur ir ļoti daudz bildes. Es savas bildes visur skatīšos draugos LV, Snapchatā, visur. Jo mēs esam bišķīt nesagatavojušies šim video. Jo es neesmu izvilkus albumus, jo man pārsvarā visas bildes ir bilžu albumos. Varbūt no manis jūs nedabūsiet ritīgākās pērles, bet ieskatu bišķīt jau dabūsiet. Jā, es pat nezinu, ko par šo bildi izteikt. Tā ir vienkārši profila bildes. Tā ir Lita? Jā, tā ir Lita. Eliša draudzene sauc Lita. Jā, bet pagaid, šitas ir 12. gads un šitas ir 11. gads. Šis ir frišīts pirms, cik man cilvēki bija gadu? 7 gados šeit esmu šeit esmu. Viņš izsās pēc pilnīgi citu cilvēku. Es domāju, mēs bijām, man liekas, paplakā un mēs bijām ar zirgiem, jā. Tajā bildē viņam acis tiešām izstās 3 km attālumā viena no otras. Ok, buddy. Tagad tā vairs nav. Tajā bildē tā ir. Man liekas, ka šito bildi, ja es pareizi atceros, tētis man lika viņai, vai nu tētis, vai kaut kas, bet es vienkārši atceros stāvēt 3 salmiņiem un kāds man teica, domāju, nofučē sev un ieliec. Es nezinu, ko teikt vienkārši. Episki. Šito bildi mums Aurorai ir grāmatiņa Mazulim pa pēdām, un tur bija tikai mamma bērnībā un tētis bērnībā. Šī bija tā bilde, kur ir tētis bērnībā. Kas tas ir? Tas ir makains. 13. gadā. Šis esmu es, un šis ir mans brālēns Markus, kas palīdzēja tur tās kādas un bildinājumu palīdzēja sakārtot un visu. So jā, šeit ir bildi, kā izstās makains tagad. Episki. Tev sarkanu vaidiņu. Bet es atceros... Šitas bija trend. Šitas bija viss taisīšanas. Es atceros šitos trendus. Bija šitāda bilda pusīts un tad to visur lik. Tagad vēl joprojām man šeit mamām Facebookā ir arī visādas karogas liek un saukļus. Un šis ir mūsu laika tas. Jā, 13. gads. Oh my god. Jā. Jā. Jā, like... Tās bija profila bildes, tagad mēs pastīsimies. Īstos nosaukumu. Ļoti. Šitās bildes, kas ļoti daudz ir maksimāli cringe. Nē, bet jums nosaukums ir jāizlasa. Mazliet backstories, tas bija pamatskolā, es nezinu, kuras klases, bet pirmās dažas klases. Uz skolā gāja tāda viena meitene, man viņa ļoti patika. Un es viņai patiku, un mēs tur čatojām, un blā, 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 un jā, un es nezinu, māsa, es atceros, mēs fočējāmies, māsa ielādēja kaut kādu, ķipā tā kā kameru, kur tie filtri nāk līdzi. Tā nebija recika? Es nezinu, es galīgi neatcerēšos. Bet jā, bija tāda tā kā lietota, un kur nāk visādi filtri, un tas likās tik episki, un jā, šito albumu sauc Novēlu meitnei, kas šos foto prasīja. Man iekšā ir vienkārši tāds, oh my god. Un tā meitene ir Anna. Jā, šaurāts Annai. Oh my god, tas nav, man iekšā ir tāds, vienkārši kill me. Oh my god, man māša tas hočēja, viņa teica, oh jā, tas ir reāls sick. Un vienkārši... Viņa gribēja pasmieties par tevi. Te komentārs smukulīts. Jā, bet tu esi pretīgs, viņš ir smukulīts, bet tu nīgls. Nē, pasies, man kāds aizstāvēja. Pēc nezinu kāds. Oh my god, redziet, te ir tas filtrs, ķipā. Tā ir retrica, man liekas. Nav nejausmas, bet... Ja tajā laikā bija populāra retrica. Pasies, tētis, tu reāli vispār nav mainījies. Tas gan. Tu man tētis, tu reāli, tētis tūši vispār nav mainījies. Tāpat kumodi ir. Te vienīgi tagad jauns, tas no kartona palpiņš uztaisīts. No, pēkšņi kaut kas normāls.
Kas tā pa frizūru, honey? Jā, tas bija Vai vienkārši. vispār tās bildes redzēja? Redzēju, Marika, paldies. Jā. So, Viņa riz bija through the roof. Frishīts vana. Šitas bija arī pie māsas, es paliku par naktu kaut ko un namačs tas. Jūs redzat, man šeit ir bildes no Warmiksa. Ja šeit ir kāds, kas spēlēja Warmiksu, tādi OG memory. Tu spēlēji Warmix? Damn. Es spēlēju Avatāriju un Fermu. Es arī spēlēju Avatāriju un Fermu, bet Warmix bija insane. Es atceros, es kaut kā dabūju naudu monētās, es braucu uz veikalu, pirku kredītu un tērēju naudu Warmixā. Es atceros, pa 2 trorē kaut kādu turitīgo bazuku nopirkt. Tas bija episki. Šaubās visiem maniem Warmixeriem. Šis ir video no 2007. gada. Man bija 4 gadi. 4. Man tētis bija, es pat nezinu, vai tas ir Latvijā vai nē, bet pastieties uz Young Frishīt. Sorry, ka tik bēr kvalitāti, bet tas ir 7. gads. Es tētim sēdēju kleibī, mēs bijām uzbraukusi uz kaut kāda dīķa, kurš bija pilnībā sasals. Un viņš man ļauj tur, stūrēt episki. Es atceros, šis bija, man liekas, kaut kāds Opelis. Skaties, laikus ceļ jāskatās. Jūs pastieties uz Young Frishīt. Humpos, kur tu tagad, ja kaut malā. Tā fokusējot, tu šeit knap stūrē pārredz. Bet tu ļoti labi, es teiktu, uz stūru to ātri vispār bez aizķiršanās. I'm telling you, pastieties. Kur, nu tu brauc? Oh my god. Šaurauts manam tētim, pašīdo šaurauts manam tētim. Šis ir insane. Es reāli žēl, ka man šitāds atmiņas nav tā kā, tā galvā. Es tikai to, ko es redzu, bet tā kā pats es neatceros, ka kaut kas tāds pat noticis. Cik laimīgs! Damn! Oh! Pastieties, cik es kādreiz, on God, es nezinu līdz kurai klasē, bet es reāli kādreiz biju ļoti, ļoti kaulains. Damn, vienkārši visas. Tā roka. Rības kauli vienkārši vispār tā kā man ēst nedot mājās. Damn! Šīs ir stabila bildes, kuras man šeit ir visiem. Crazy. Kas tā mums teikt? Kāpēc man izsās, ka man zoga nav? Gan jau, ka nav. Pasies, es situ tur, bet mušiņi ir vispār tur. Par ko es tēvu? Damn, kas notiek? 6. gads. Damn, this is crazy. Reko, es vienmēr saku, es gribu mocīšu tiesības. Lai pastieties uz mani 7. gadā. Es jau reāli fočējos ar mocīšiem. Man arī ir bildes ar mocīšiem, tur tā es ar tēri kā skatīties kuldī. Rally, tačkām pasties. Tas aiditotais Frīšmans. Jā, Frīšmans, pasties. Es reāli biju stūrmans. Tas ir insane. Šauts manam tētim. Tēvs, šis tas tik jauns. Es sameklēt arī savus pavisam bērnības bildes, jo es arī gribu savus bērnības bildes. Es arī mūsdienās, man patīk basīts mūsdienās. Es arī pats, tagad jau kādu labu laiku neesmu bālojis, bet tā es ar džekiem bāloju. Jūs pastieties. Damn, man bija kaut kāds mini hūps, un es izstāstu, ka es jau centos dankot. Damn. Šautauts maniem vecākiem par to, cik daudz bildes viņi taisīja, gluži tāpat kā es Aurorai, jo man līdz pat kaut kādiem, tad, kad es sāku iet uz skolu, man ir tik daudz albumi. Viņi stāv šādā koferī. Mēs nerādīsim tā kā bēbīšu bildes, jo bēbīšu bildes nav tik interesanti. Es gribu parādīt vienu bildi. Visi saka to, ka Mareks izskatās. Visi saka to, ka Aurora izskatās pēc Mareka tā kā 1:1. Bet mēs to līdzību vispār neredzam. Bet šajā bildē šī esmu es maziņa. Man liekas, ka šeit es izstos vairāk pēc Auroras. Es tikko atradu draugos LR Evijas profilu. Okay. Es atceros širo. Man atsūtīja Karolīnas Krusmāte no Anglijas šito topiņu, my favorite. Un es šitās bildes sēdēju, legit, tajā istabā kaut kādu pusstundu taisīju tās bildes. Iziesim cauri tagad Evijas profilam, draugiem punkts vai profilu bildēm. Pastieties, Evija bija pa Londīnu kādreiz. Kas notika ar blondīni? Tā bija man jūras saucina Sjūzija. Fun fact, man bija papagāls, kurš sauc Sjūzija. Viņa nomira. Oh!
Tie ir tie retricas efekti. 14. gads. Te nevar saprast, vai man ir 10 gadi, vai man ir 40 gadi. Damn, that's incredible. Tā čolka ir vienkārši insane. Oh, shit. Un šī bilde ir Auroras grāmatiņā, kā tava mamma bērnībā. Man ļoti nepatīk čolkas, un es arī ieteicu, ka ten gādus viņa nesatika, ka viņai bija čolka, jo viņa izstāsta. Man gandrīz visu bērnību bija čolks, un arī sākuma skolā un pamatskolā man ir bijuši čolks. Es esmu bijuši čolks meiteni vienmēr, izņemot tagad. Es 13. gadā, cik tev sanākāja? Es vienmēr biju rokdarbniece, un šos pilventiņus taisīju. Nu, tas pilventiņš, viņš izstāsās. Bet es viņu patūšu un uztaisīju. Es biju, man šķiet, ka Latvijā pirmo vietu dabūjusi. No sākuma Liepājā, tad Kurzemē un tad Latvijā. Viscien. Jā. Tos ciemas, kas bija. 8 gadi tev te nesanāk. Es tik ļoti gribētu šī tāda ziema. Tas gan, jā. Šis ir bērndārza izlaiduma. What the? Bērndārza izlaiduma tusiņš. Tas ir tāds incredible. Oh my god. Es jau tad biju Tāda modeli. filmēju video un bildes, paskatieties man foto. Damn. Nu vienkārši. Beautiful. Bet mēs taisījām fotosesijas. Tas POV vienkārši kaut kāds. Tas skaties uz skudru or something. Žrājas tās bišķītā. Žinām, bišķi labāk. Bet es atceros, kā mēs ar to mammu, to ādas jaku meklējām. Un mēs nopirkām šeit viņu tirgū. Ej, tu nost, es mīlēju to ādas jaku. Vai tu jau dzērusi bija? Izstāstīja, ka lieli kaut ko salietojusies bišķi. Paņepam zipspuldzē, iehitoju. Incredible. Vai ka vēl vien kaut kādu. Kāpēc tu iekši izstādi salietojusies kaut ko? Mani šādi apgleznoja. 9. dzimšanas diena man bija Pepijas Karsiķis tēma. Šis bija mans Pepijas Karsiķis outfits. Atkal nevar saprast, man ir 9 vai man ir 40. Kas? Kāpēc? 40 nē, bet nu bija šāds faktis. Mēs tikko izgājām cauri Evijas 3 albumiem. Nu, mēs tur paņēmām kaut kas, kas bija inčīgs, par ko viņi varētu kaut ko pastāstīt. Jā, ir šī bildīte. Es pat nezinu, kas tas ir pa gadu vai kaut ko. Es esmu tikko sākus bērndārzu, bet es gribēju parunāt par to kaķīti. Tā bija mana mīļmantiņa, man mīļākā. Man mamma stāstīja to, ka es viņu ņēmu pilnīgi visur līdzi. Es viņu iemetu kafijā, bet es viņu vienalga ņēmu līdzi uz bērndārzu. Es nezinu, kur tas kaķītis palika. Vai viņš pazuda pēc tās kafijas mērcēšanās. Jā, mamma, tēti, ja jūs zināt, kur pazud mans kaķītis, lūdzu, dodiet ziņu. Bet man liekas, ka es izstos rītīgi mīlīgi. Viņi izstāst pēc Auroras. Jā, es nezinu tā kā, kur jūs redzat Maraku, jo mēs redzam, bērnības bildēs mēs redzam mani Auroru. Tālāk man ir nenormāli daudz bildes ar maniem skruļainajiem matiem. Jo man šeit, ka skruļainie mati man bija pilnīgi vienmēr uz visādām fotosesijām, visiem pasākumiem, visur. Mana mamma vienkārši vakarā salika man ruļus matos, un es visu nakti ar viņiem gulēju. Es nezinu, kā es pagulēju, ja es šobrīd nevaru pagulēt ar to rulli, kas tagad ir tiem Heatless Squirrels, un es nezinu, kā es to izdarīju. Bet es ļoti atceros, ka man ļoti sāpēja, ka mamma man lika viņus iekšā. Šī bilde, es vienkārši gribēju viņu parādīt, jo, es pati neko neatceros, bet man mamma stāstīja, ka... Man mamma ar tēti ir stāstījuši to, ka es vienmēr gulēju normāli dīvaini. Tā kā man albumā arī ir vairākas bildes, kur es guļu kaut kā dīvaini. Un, fun fact, man arī ir ļoti daudz bildes nofočētas, kur Aurora guļ kaut kā dīvaini. So, man šķiet, ka visi bērni tā dara. Tād, es gribu dot šautautu savai mammai un parādīt arī jums par to, kādus viņa man taisīja visādu lūgu un citu pasākumu tērpus bērndārzā, jo tagad, atskatoties uz tām bildēm, es negribu neko sliktu teikt par citiem bērniem, bet man bija labākais tērps. Un tā kā viņi ir tik smuki. Šeit es esmu zaķu mamma. Fun fact, vienmēr biju zaķu mamma. Vienmēr bija galvenās lomas, ja. Pasties tam maniem baikiem. Tik čabī vienkārši. Damn. Tiešām tagad tāds trūks. Tagad tev būtu marshmallow savās vaigles.
Tā bija mana zaķu mamma. Lapsiņas tā ir mana mamma. Nu, es nenofočēju, es nezinu, kur albumā tas tagad bija. Bet Lapsiņas albumu mamma vispār taisīja tā kā no nulles. Un es nesaprotu, kā viņa to dabūja gatavu. Mamma, tu vienkārši esi malicis, paldies tev. Bet šeit ir arī FaceTarbs, kur šeit man palīdzēja, man šķiet, ka arī mūsu kaimiņiene. Bet es nezinu. Un man liekas tiešām ļoti, ļoti episki. Vēl, turpinot manas mammas tos visus darbus un vispārējo, bieži vien bija tā, kad es atnāku no skolas vai no kaut kurienes, un mamma tāda uzķēpa savu kleitu. Piemēram, šajā bildē aizēju uzķēpa kleitu. Sādu, ko? Es jau sapriecājusies, iesim kaut kur vai vēl kaut ko. Nē, mamma man iedod savu uztamburēto somiņu. Man jābūt modelei. Lūk, es modela. Es saku, es vienmēr esmu bijuši čolkas meitene. Te, piemēram, man vispār ir slīpā čolka. Bet jūs redzat, manas rokas ir rokas sprādzītas. Es domāju, ka jūs meitenes ir īpaši atcerās tās draudzības. Friendship bracelets. Turpinot runu par mūsu iepriekšējām ziemām. Nu jā, es pat nezinu, ko te pastāstīt. Man ļoti patīk, ka tā cepura man izstāst pēc megamaina galvas beigās. Nu, vienkārši amazing. Tur es vēl viss tās tagad zāļi, ritīgs tāda. Jā, spīci, tāda ritīga spīci, un tad es nezinu. Gan es apakšā ritīga balta, augšā tāda. Bet par šī bija mana poza, es pieļauju, ka pasaka pasmaidi. Un es pasmaidīju. Šīs bildes izvēlējās Mareks par šīm bildēm. Šis ir pie manas somas Skrundā laukos. Viņai vienmēr visur ir bijuši puķes, visur ir puķu dobes. Un pie viņas gandrīz nekur nevarēja pastaigāties. Visur ir puķis un puķais nedrīkst iet. Tāpēc es nezinu, kā es esmu dabūjusi šo bildi. Es pieļauju, ka tas ir uztaisīts pa kluso no Omes. Vai, Omi, ja tu šo skaties, es ļoti atvainojos. Es ceru, ka es neizmīdīju tavus puķis. Šī bilde laikam Marekam ir viena no mīļākajām, jā? Nav, bet fantastika vienkārši. Es tev piespiedu fočēties. Es iztos pēc kāmīša. Atkal man čabī vaidziņi. Pagād, tik čabī ir, jā. Šeit esmu es ar savu slīpo čolku un savu glamūru sarafānu un maziņu Karolīnu. Šeit es esmu savā bērndārza izlaidumā. Kā jūs redzat, man bija maza kāzu kleita ar sarkanām puķītēm matos un uz kleitas. Ko tu vari pastāstīt par šī bildi? Tas ir pēc čaļa kaina. Tā seja tāda. Bet es varu pastāstīt to, ka mēs ar kaimiņienēm gājām uz jūriņu. Un mēs pa ceļam nopirkām šīs skaistās platmalas. Mums ļoti patika. Un, protams, kad mums atkal bija fotosesija, jo es nezinu, cik es sev atceros vienmēr taisīju fotosesijas, nu ļoti patika. Šito krekliņu man mamma ļoti reti atļauja uzvilkt, tāpēc, kad es viņu uzvilku, es biju ļoti priecīga. Nu, ko es varu pateikt, es atkal esmu super laimīga, bet tā kleitiņa man ļoti patika. Es nesaprotu, kāpēc es neatceros tā kā notikumus vai tā kā kaut ko visu pārējo. Es atceros drēbes, kuras man patika un kuras man nepatika. Šī kleita man arī ļoti patika. Šīs bildes ļoti negribu rādīt. Šajā laikā es šeit, tas ir 14. gads, cik man ir? Jā, 9 gadi. Šeit man ir 9 gadi. Ko es varu pateikt? Es varu pateikt to, ka tas bija briesmīgs laiks skolā. Jo šeit es atkal nevaru pateikt, cik man ir gadi, vai man ir 30, vai man ir 10 gadi. 9 gadi. Es tev reāli būtu ķiveri galvā. Gribi dzirdēt joku? Man skolā sauc par ķiveri. Bet gribat arī dzirdēt, kāpēc man bija tāda mati? Ļoti briesmīgi, ka mamma man atļauta, kad mamma man viņu nogrieza, bet es arī saprotu savu mammu, jo tajā laikā ļoti pa skolu staigāja utis, un mēs visi bērni pa vairākām reizēm viņas dabujām, un man mamma vienkārši vairs nevarēja ar viņām cīnīties, viņa paņēma un man nogriez matus. Šeit es sāku izmēģināt visādus stilus apģērbu un visam sāku mēģināt krāsoties, atklāt kosmētiku un sāku mēģināt uzacis taisīt. Nu, bišķīt jau izstās pēc tādām taisnām līnijām, bet, nu, ko pat darīs? Šite vispār, es teicu, ja viņi izstās real insane. Viņi izstās really good. Es teicu, ka varbūt tie viņas oriģinālajā mati maz nav tik bēdi. Nē, man nebūs tāda mati. Es jau viņam teicu vienīgi, kad viņš redzēs man tādos matos, varbūt atpakaļ ir, tad, kad es būšu vecu un es vairs nebūšu spējīgi nokrāsot melnas matus. Es nezinu. Bet nu nekad nesaka nekad, vai ne? Viņi man reāli atgādina tā, ka no ugunsgrēka kaut kāda Elizabete vai kaut ko. Nu reāli cērta meglīt. Ierakstiet komentārus,
Ko jūs domājat, ja vīriem būtu viņas naturālā matu krāsa? Šis ir Covida laiks. Tikko ir Pirms 5 gadiem. Tikko tika izsludināta mājasēde. Man ir neona zaļi nagi. Tikko nogriezu savu jaunu čolku mājās pati. Mans make-ups. Es jums varu pastāstīt to, ka tas ir kaut kāds oktobris. Man tā liekas, jo mums ar draudzenēm bija, šogad būsim, ar draudzenēm, es domāju, Elis, šogad būsim Monster High Lēlis. Es būšu Klaudija, tu būsi Drakulaura. Ok, mēģinam make-up. Make-ups man ir, outfits man nekad nebija, man nekad nedabūja bildes, un es nekad neuztaisīju to. Es nekad neuztaisīju to outfit, kas ir ļoti žēlīgi, bet, make-ups jau, es teiktu, ka tas diezgan stilīgi. Šī bilde, šeit es vienkārši varu pateikt to, ka tā esmu es tikko pēc savas ceļa operācijas. Man mamma teica, ka viņa stresoja, jo es ļoti ilgi gulēju, bet es ārsts vienkārši pateicu, viņa laikam sen nav izgulējušies. Tas ir tāds mazs ieskats to, kā mēs izstījāmies kādreiz un kā mēs izstāmies šobrīd. Ņemsim vērā to, ka ir jau 12 naktī, tāpēc. Bet, jā, ja jums patika, varbūt jūs vēlaties vēl vienu daļu, mēs varam kaut kāds video vai kaut ko apskatīt. Video apskatīties, vai varbūt jūs gribat tieši kaut kādu vecumu redzēt no mums, vai vēl kaut ko, dodiet mums ziņu. Bišķīt vairāk arī varam sagatavoties tādā. Un jā, ja jums patika, pasmieties par mums un ar mums, tad noteikti spēd like, subscribe. Un tiekamies nākamajā reizē.